Dzīves kvalitātes neatņemama sastāvdaļa ir pieejama un kopta kultūrvide un kultūrvēsturiskais mantojums. Kultūra ir labklājības sabiedrības neatņemama prioritāte. Tās loma nacionālās identitātes saglabāšanā ir nepārvērtējama. Mārkalniešiem grāmata par draugu un palīgu kļuvusi jau sen. 2000. gadā biblioteka pārcēlās uz jaunām telpām no pagasta padomes ēkas uz Mārkalnes pamatskolu. Bibliotekas rīcībā ir 4 telpas, 58 kvadrātmetru platībā un veranda, kurā tiek izliktas dažādas izstādes un organizēti tematiski pasākumi. Bibliotekai ir ļoti laba sadarbība ar Mārkalnes pamatskolu un Tautas namu. Pagasta bibliotekas krājumā ir 6634 vienības, no kurām 5033 ir grāmatas, bet pārējie 1600 seriāli izdevumi. Biblioteka ir pieejami 5 datori ar interneta pieslēgumu un viena multifunkcionālā iekārta. Internets ir par brīvu. Ir 8 lasītāju vietas, no kurām 4 ir datorvietas. Bibliotekā tiek vākti un apkopoti novadpētniecības materiāli, kuri lieliski papildina pagasta novadpētniecības istabas krājumu. Arī novadpētniecības istaba atrodas skolas ēkā. Tajā apskatāmi materiāli par skolas vēsturi, apkopotas mārkalniešu liecības, dažādi novadpētniecības istabai nodoti eksponāti. Mārkalnes Tautas nams atrodas 14 km no Alūksnes, Mārkalnes pagasta centrā Mārkalne. Kultūras iestāde sadzīvo vienā ēkā ar pagasta padomi. Tautas nams ir atvērts visiem, kuriem ir interese par tautas mākslu un kultūru. Darbojoties tiek meklēts savdabīgais un atšķirīgais, kas raksturo tikai Mārkalnes pagastu un izmantots kultūrvides veidošanā. Kopš 2000. gada Tautas nams ir piedzīvojis vērienīgas pārmaiņas. Kapitāli izremontēta zāle, iebūvēts balkons, sakārtots sanitārais mezgls. Amatiermākslas kolektīvi ir iegūši savas ģērbtuves un noliktavu. Kustot valsts un pašvaldības atbalstu, iesaistoties starptautiskā projektā, Tautas nams ir pilnveidojis savu materiāli tehnisko bāzi. Iegādājies jaunus krēslus, galdus, aizkarus, skaņu un gaismas sistēmu, tautas tērpus. Tautas namā ir iespēja izpaust savas radošās spējas, piedaloties tautas mākslas kolektīvos. Šobrīd tajos darbojas 40 pašdarbnieki. Mārkalnes un Ziemeru pagastu sievas ir apvienojušās korī Elisa. Koris 2008. gadā bija dziesmu svētku dalībnieks. Sieviešu vokālais ansamblis, kas ar savām dziesmām priecē ne tikai pagasta ļaudis, bet koncerte arī kultūras norisēs citviet rajonā. Amatierteātris ir iestudējis vairākas izrādes, rajona skatēs ir iegūti 1. pakāpes diplomi. Bērnu teātra studijā Mārkalnes pagasta jaunatne mācās izkopt valodu, iepazīt skatuves mākslu, iestudē arī izrādes. Tautas namam, sadarbojoties ar bibliotēku un pamatskolu, tiek organizēti pasākumi visām paaudzēm un visu sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām. Tautas nams apkalpo Mārkalnes pagasta un tuvāko kaimi pagastu iedzīvotājus, sniedzot saturīgu atpūtu visu vecumu interesantiem. Gūt jaunas zināšanas un atpūsties ir iespējas Tautas nama rīkotajos valsts, tautas tradīciju un atpūtas pasākumos. Par tradīciju ir kļuvuši Mārkalnes pagasta svētki. Tiek svinētas visas valsts tradicionālās latviešu svinamdienas. Kultūra plaukst visvairāk pateicoties cilvēku saskarsmes rezultātam. Šīs saskarsmes rezultātā radušies taustāmie produkti, neatkarīgi no tā, cik brīnišķīgi tie ir,
galu galā otršķirīgi salīdzinājumā ar ikdienišķo sadarbību starp cilvēkiem.